Mama, pirmais vārds, ko sāka bērns. Tieši tāpēc mates diena te ir īpaši un neizmirstami svētki katram bērnam un, protams, mammai. Jau 8. gadu biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem svin mates diena un jau 5. gada pēc kārtas Latvijas Leļu teātrī. Šī gada mates dienas svinības īpaši atšķirās no dienas 5 gadi atpakaļ, kad mēs pirmo reizi biedrība sadarbībā ar Latvijas Leļu teātri svinēja māmiņas dienas svētkus šajās telpās. Jo, skatoties uz šobrīd apmeklētāju skaitu, tad biedrība ir kļuvusi ļoti jau skaitliski liela un zāle ir pārpildīta un brālīši un māsiņas, kas ir paņemti līdzi, jau sēdēs vecākiem klēpī. Šogad Latvijas Leļu teātris uzaicināja uz pirmizrādi Piļu namiņa noslēpums. Mazi skatītāji kopā ar vecākiem ar aizturētu elpu vērēja Šerloka Holmsa cienīgu nožīgumu izmeklēšanas norisi. Mates diena nav vienīgas vasaras pasākums, ko rīko biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem. Vasarā ir ieplānots rehabilitācijas programma, mazliet vairāk kā 2 nedēļu garumā, un šo programmu, šo projektu ir atbalstījusi Šveices konfederācija. Un, ja jūs mazliet aiziesiet pa šo gaitienu drusciņ tālāk, tad uz sienas mums ir skaists plakāts par šo projektu konkursu, kurā mēs ieguvām projektā naudiņu 100%, un vasarā mums tātad būs ļoti laba rehabilitācijas programma. Pateicoties kopīgiem pasākumiem, arvien vairāk ģimeņu ar biedrībiem ar kustību traucējumiem var apvienoties un veiksmīgāk cienties par uzvaru par slimībām. Visi ar nepacietību gaida nākamās kopīgas tikšanās. Jūs varat piedalīties biedrības dzīvē, palīdzēt bērnam, kā arī kļūt par biedrības biedru, sazinoties pa telefonu vai e-pastu, kā arī aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu, kura jūs varēsiet atrast informāciju par biedrības darbu un visu interesējušos un nepieciešamos dokumentus.